Jau pirms vairākiem gadiem gan Lauku, gan Pierīgas pašvaldības sāka izjust sekas, ko radīja gadiem ilgi novārtā atstātā meliorācijas sistēma. Kalngaliete Olga vedina palūkot savu dārzu, kurā jau gadiem aug nevis zāli un puķes, bet tikai sūnas. Pēdējie 10 gadus ir tāda traģēdija. Kāpēc? Tāpēc, ka langa tek uz dārzus. Un tur vienmēr ir dubli un ļoti augsta līmeņa ūdeni. Langas upe, pa kur ūdeņiem no Ēmuru Mangaļu polderi jānonāk Lielās Juglas kanālā, ir aizaugusi teju visā tās garumā. Turklāt 8 km garā upe, no kuras puse ir Rīgas pilsētas teritorijā, bet otra Cernikavas novadā 90. gadu beigās sadalīta privāti īpašniekiem, kam pēc pašreizējās likumdošanas tā būtu jāuztur kārtībā. Bet jūs variet pati iztīrīt kaut ko no tās meliorācijas grāva? Nu, švāki manos gados to es vairs nevaru izdarīt. Kāpēc jūs gribējāt īpašumu? Es negribēju. Vīrs bija saimnieks, es piegāju pie mērnieka zvaigzni un lūdzu, ka man pus upi nevajag mērīt. Tāds likums viņš atbildēja. Lūdzu. Pēters Špakovskis vēl atceras, ka bērnībā šeit peldējies, bet kopš nonākusi privāti īpašumā langa nav tīrīta jau gadus 30. Sarkana līnija bija upes vidu, un tad mums sanaka, kur 36, 38 līdziepašnieki Kangali tikai, es runu pa Kangali, upes līdziepašnieki, un tad ar visiem skaņot nav iespējams. Jāpiebilst, ka pat tad, ja pašvaldības saskaņot upes tīrīšanu ar vairāk nekā 50 tās īpašniekiem, nepieciešamie līdzekļi būtu jāiekasē no visiem, kas praktiski ir gandrīz neiespējami. Šāda veida sistēma nedarbojas, jo ir kādam jāuzņemas vadība, vieni iztīra savu daļu, vieni neiztīra, un mēs redzam, ka šobrīd Cernikava arī ir viena no tām, kas ir pārņēmusi savā laikā polderu meliorācijas sistēmas sūkņu stacijas, bet centrālie grāvi faktiski ir aizauguši, kas pieder kopīpašniekiem un gadu gadiem tas nav tīrīts un nav sakopts. Lielās cerības tika liktas uz grozījumiem meliorācijas likumā, kas pagājušā gada nogalē nodot izskatīšanai Saeimā. Tad analoģiski tā, kā to ir valsts noteikusi, kad ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, mūsu priekšlikums bija, ka pašvaldība ar saviem normatīviem dokumentiem nosaka pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu un vismaz nodrošina, ka šī te centrālā meliorācijas sistēmas daļa pašvaldība likumīgi drīkst viņu sakārtot un tādējādi atrisināt ļoti daudz problēmas. Zemkopības ministrijas zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks Valdis Petersons savā atbildē skaidro, ka likuma projektā plānots, ka pašvaldība varēs piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, eksploatācijā un uzturēšanā, bet kārtību, kādā tiks sektas izmaksas, noteiks ministru kabinets. Grozījumi meliorācijas likumā Saeimā patreiz izskatīti 2 lasījumos. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.